atteikumu skaits kasko apdrošināšanā ir apmēram 2 līdz 3%. Atteikumu skaits tad ir ievērojami mazākā, piemēram, nesen Latvijas Banka rādīja īpašumu apdrošināšanā, un tur bija stabili 2% skaits. Policija ir jāsauc tajā brīdī, kad ir bojāta trešās personas manta. Vienalga, vai tas ir īpašums, mašīna vai jebkas cits. Protams, man liekas, tas, kas ir izaicinošākais, ja es neesmu auto eksperts, es saduros ar stirnu, es nevaru novērtēt, vai man tas zaudējums ir 500 eiro, 1000 vai 2000. Kopš tavas pirmās dienas apdrošināšanā, cik tev bijuši tādi gadījumi, kad kāds grib apdrošināt jau automašīnu, kurai jau ir bojājumi un pieteikt atlīdzību? Tas notiek ik pa laikam. Populārākais, kas sastāv trešdaļu no visiem atteikumiem, ir bojājumi, kur ir fiksēti pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas. Nevelti apdrošināšanā transporta līdzekļu ekspertam amata aprakstā ir eksperts, un viņš redz to, ka tas bojājums ir vai tikko radies, vai tas ir pirms kāda laika. Bet iespējams ir daļa cilvēki, kas domā, viss, kas mašīnai notiek apdrošināšanas seks, tad tomēr tik vispārīga apdrošināšana nav. Tā kā dzīves skola, ja tu nezini, ko darīt, mēģini vienmēr savu kontaktu grāmatiņā turēt vienu cilvēku, kas zinās. Ir iespējams saskaņot to paziņojumu pildīt aplikācijā, ir pieejama Eltaba aplikācija. To var darīt arī izmantojot WhatsApp un Telegram. Mums ir ļoti daudz papildus riski, par ko, teiksim, ārpus Eiropas, vai tev nemaksā, vai tev ir atsevišķi jāpiepērk. Tas ir lielākais bloks, aptuveni 40% sūdzības ir par atteikumiem. Patīkam apzināties, ka dzīvojam kopumā tādā godīgā sabiedrībā, ja? Un tie daži, kas mēģina apkārt labāk to nedariet. Esiet sveicināti! Mani sauc Uldis Dzintars, un šis ir otrais Baltas podkāsts Dzīve notiek. Mūsu pirmo podkāstu noklausījās vairāk kā 600 cilvēki, un tā kā raidījums ir domāts apdrošināšanas profesionāļiem vai interesantiem par nozari, tad mēs to vērtējam kā augstu dalībnieku skaitu. Šajā raidījumā mēs esam uzaicinājuši viesus. Varbūt lūkšu stādīties priekšā. Rudolf, sākam ar tevi. Sveicināti! Es esmu apdrošināšanas brokeru uzņēmumu pārstāvis, Eiroskasijā pārstāvu. Esmu uzņēmumā pārdošanas vadītājs un tūlīt jau būs 8 gadi apkārt šajā amatā. Okay, un nozarē jau ilgāk, ja? Nozarē es esmu ļoti oficiāli no 1. augusta 2008. gada, kad man palika 18 gadi. Principā pirmajā dienā. Kopumā nozarē es esmu jau no 97. gada, kad parādījās pirmās acis. Okay, paldies par tik precīziem datiem. Mūsu apdrošinātājiem tev ļoti patīk. Un Kristap, varbūt tagad tu? Jā, esmu Kristaps Liecinieks. Strādāju kompānijā Balta un ikdienā vadu transporta produktu vadības un risku parakstīšanas pārvaldi. Skan diezgan zinātniski, bet es teiktu, viss, kas saistīts ar transporta apdrošināšanu, ar risku parakstīšanu, es esmu viens no tiem galvenajiem cilvēkiem. Tad tu teiksi, ka tavs darbs ir drīzāk radošs nekā zinātnisks? Gan. Es teiktu, ka gan. Un tā pozitīvā ziņa ir tāda, ka darbs it kā jau vienāds darbs, bet klienti katru dienu ir savādāki, mašīnas ir savādākas, autoparki ir savādāki un situācijas ir daudz savādākas. Šī raidījuma tēma ir auto kasko apdrošināšanas atlīdzības un atteikumi. Atteikumi ir tā tēma, kas nav vērta, un to bieži izvairās runāt. Bet, ja par to nerunās, tad arī nebūs iespējas viņus samazināt un tuvoties nullei. Labāk uzstādīt ambiciozu mērķi nekā pieticīgu. Tad sasniegs vairāk. Kristap, sākam ar tevi un varbūt druskuļi var pateikt datus. Ja, cik aptuveni atteikumi ir no kopīgām atlīdzību izmaksām, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam? Es teiktu, ka tā mūsu pieņēmums, ne tikai pieņēmums, arī skatoties, raugoties uz mūsu datiem un šos datus replicējot vai attainojot uz visu nozari, mēs varam teikt, ka atteikumu skaits kasko apdrošināšanā ir apmēram 2 līdz 3%. Tātad no 100 atlīdzību gadījumiem vai apdrošināšanas gadījumiem, ne visi, ja mēs par to diskutēsim, ne visi būs apdrošināšanas gadījumi, 97, 98 tiek izmaksāti klientam. Un tad 2 šie gadījumi vai 3 tiek atteikti. Nu jā, jo tas atteikumu skaits tad ir ievērojami mazākā. Piemēram, nesen Latvijas Banka rādīja īpašumu apdrošināšanā, un tur bija stabili 2% skaits. Ja, tā kā tas sākums jau ir
Labs. Bet kā, Rudolf, tieši no tavas perspektīvas, droši vien esi pieredzējis lielākoties, ka klientiem izmaksā, bet kādreiz atsaka, un kas ir tie iemesli, kāpēc atsaka, un ko var darīt, lai tāds skaits samazinātos? Viens no populārākajiem atteikumu iemesliem ir, kad bojājums ir mazāks nekā pašrisks. Attiecīgi, tas ir tik nenozīmīgs bojājums, ka viņš tik mazas summas, ka nav arī vērts pieteikt un nav vērts arī to lietu regulēt. Tas ir viens no... Iesaka droši vien, ka vēl nezinu, cik liela atlīdzības izmērs tu noskaidrojās, un tad tiek atteikts. Jā, tie ir kaut kādi mazi skrāpējumi uz kaut kādu automašīnas virsbūves daļu, kāds moldings nolicis nost vai divas mašīnas saskārās un numuru rāmīši. Cilvēks grib to atlīdzību piesaka, bet tās izmaksas ir tiešām mazas. Tā ir viena lieta, un laikam otra lieta ir tāds lielāks temats par to, ka nezināšana, kā rīkoties kurā situācijā, kad likums pieprasa tiesību sargājošo iestāžu paziņošanu, tas ir, teiksim, attiecīgi jāpaziņo policijai par ceļu satiksmes negadījumu, lai kāds viņš būtu. Ir daļa klienti, kas to nezina, viņiem varbūt nav kam pajautāt vai uz savu galvu, un tad attiecīgi ir pārkāpti šie noteikumi, ne tikai noteikumi, bet arī likumi, un tas ir par pamatu atteikumam. Varbūt mēs varam atgādināt, kādos gadījumos jāsauc policija. Tātad policija ir jāsauc tajā brīdī, kad ir bojāta trešās personas manta. Vienalga, vai tas ir īpašums, mašīna vai jebkas cits, tas ir kādam pieder. Atceramies to, ka arī ceļazīme kādam pieder, arī tas koks kādam pieder. Tā ir trešās personas mantas bojāšana. Un viens no populārākajiem gadījumiem, kad cilvēki neizsauc policiju, ir sadursme ar meža dzīvnieku. Tur gan ir opcija tāda, ka ir iespējams arī ziņot aplikācijā, kas ir Mednis, ja es pareizi atceros. Attiecīgi, tev ir jāziņo vai nu policija, 112, aplikācija, mežsargi. Tās ir tās divas populārākās lietas, kad ir ar ko notiek negadījumi un kad ir jāziņo policija. Protams, ir vēl daudz citu jautājumi, bet tas ir populārākais. Es varbūt papildināšu vēl vienu svarīgu aspektu, ja ir cietuši cilvēki. Ja ir uzreiz cietuši cilvēki, tad vienmēr ir jāsauc policija. Tad nevar izlīdzēties ar saskaņoto paziņojumu. Papildināsim tālāk arī zādzība. Detaļu zādzības, ko cilvēki uzreiz nepiefiksē, aizbrauc vai man tagad nav laika, es pēc tam to izdarīšu. Diemžēl tas nestrādā. Mums Latvijā ir Rīgā, teiksim tā, ir ļoti daudz kameras, un šie zādzības vandālismu gadījumi, viņi tomēr ir iespējami viņus atrast, un tad, ja tas cilvēks uzreiz uz vietas paziņo tā policija atbrauc, viņi paskatās, jā, šeit ir pieejams kameras, mēs tomēr varam atrast, tad attiecīgi tas ir tā to vajag darīt, nevis pēc tam, man tagad nav laika, man ir tikšanās. Jā, jo pretējā gadījumā tā ir cīņa ar sekām, nevis ar cēloņiem. Tas ir satunies, un tas ir pamats atteikumam. Jo tu esi pametis notikumu vietu, un tad attiecīgi tu vairāk nedrīksti, nav korekti pieteikt. Tātad atteikt ir, ja summa ir mazāka kā pašrisks, kad jāsauc policija. Kristap, varbūt vēl var nosaukt kādi citi tie lielākie atteikumi iemesli? Jā, es droši vien papildināšu to, ko Rudolfs minēja. Tā apdrošinātāja praksa par šo policijas nesaukšanu Latvijā ir dažāda. Ir apdrošinātāji, mēs neminēsim, kuri maksā, kuri nemaksā, bet ir apdrošinātāji, kuriem ir diezgan strikti, ka jāsauc policija. Ir apdrošinātāji, kuriem ir limits, līdz kādai summai policija nav jāsauc. Protams, man liekas, tas, kas ir izaicinošākais, ja es neesmu auto eksperts, es saduros ar stirnu, es nevaru novērtēt, vai man tas zaudējums ir 500 eiro, 1000 vai 2000. Un īpaši, ja tā ir jauna mašīna, tad tā detaļu cenas starpība var būt diezgan milzīga. Vienai jaunai mašīnai lukturs var maksāt arī 3, 4 un pat vairāk tūkstoši. Tā kā es vienmēr ieteiktu, labāk ir piezvanīt policijai. Protams, no otras puses parādās tas jautājums, ko tad policija darīs? Vai viņi tikai šo zvanu reģistrēs,
Bet no otras puses, šobrīd likums ir šie gadījumi, ko jau Rudolfs minēja. Likums prasa, tad likums ir jāpild. Un tad apdrošinātāja pieeja ir par šo policijas neizsaukšanu dažāda. Par citiem atteikumu iemesliem, skatoties pēc mūsu datiem, es teiktu, mums tāds populārākais, kas sastāv trešdaļu no visiem atteikumiem, ir bojājumi, kur ir fiksēti pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas. Attiecīgi, man ir saskrāpēts bampers, priekšējais atdurstienis, teiksim, tā pieklājīgāk. Un pēc kāda laika es šo noslēdzu apdrošināšanas līgumu, pēc kāda laika es šo gadījumu piesaku. Ar domu tādu, lai apdrošinātājs šo gadījumu, šo manu zaudējumu novērš. Bet tas pēc būtības nav apdrošināšanas princips. Apdrošināšanas princips ir kompensēt tev radītos zaudējumus, kuri ir radušies līguma darbības laikā. Un šī tiešām ir lielākā masa. Te mēs varam runāt par vējstiklu plaisām, kas ir, mēs varam runāt par švīkām, par daudziem šādiem gadījumiem. Tas ir lielākais. Otrs tāds lielākais, ja es minēju, šis pirmais bija aptuveni trešdaļa. Otrs ir, ka tas nav apdrošināšanas gadījums. Attiecīgi, tas nav risks, kas ir iestājies vai kas ir polisē minēts. Varētu kādu piemēru? Kā piemēram, diezgan populārs, es domāju, mēs arī varam padiskutēt par to, ja vēlamies, ir disku plaisas. Un pārsvarā šīs disku plaisas rodas diska iekšpusē, nevis ārpusē. Ja viņa rastos ārpusē, tas būtu skaidrs, tas ir, tu iebrauci bedrē, tev disks uzreiz plīsa, ir bojājums ne bedrē, bet riepai diskam. Šie bojājumi uz diskiem plaisas rodas diska iekšpusē, un tas ir ilgstošas slodzes rezultātā. Mēs, diemžēl, arī mēs varam cerēt, ka kādu dienu mums būs tāda ceļa kā Vācijā, bet mūsu ceļi ir tādi, kādi ir. Un šīs ilgstošas slodzes rezultātā tas disks nogurst un tā plaisa parādās. Un arī vēl viens tas apstākļus ir tāds, ka diskam ārpusē viņš vienmēr ir stiprināts ar skrūvēm. Iekšpusē viņš nav stiprināts ar skrūvēm. Tā kā tās disku plaisas, tas ir populārs, visādi tehniski bojājumi, tāds, teiksim tā, pavisam triviāls, man salūza motors. Tas nav klasisks kasko apdrošināšanas gadījums. Ja cilvēks iegādājas pagarināto garantiju, tad to var izvērtēt, bet šajā gadījumā kasko gadījums tas nebūtu. Un vēl arī, skatoties no tās statistikas, populāri ir lukturu plaisas. Un šīs lukturu plaisas arī viņas veidojās. Cilvēki domā, ka tas ir tādēļ, ka kaut kas ir akmens iekritis vai sadūries ar akmeni, bet īstenībā tas ir arī nolietojums, kas ir dažādām markām, bet mēs neizšķidāsim markas un neizšķidāsim katru šo lukturu pieeju, bet šāds bojājums, šī plaisa rodās, un tad ir tas, tas nav apdrošināšanas gadījums, ko es iesaku, ja tā plaisa rodās, uzreiz ir mainīt stikliņu, nevis gaidīt to brīdi, kad jau tev ir iegājis kondensāts pašā lukturī, jo tad tas ir stāsts ne tikai par šo stikliņu, lukturu stikliņu, bet tas ir stāsts arī par bloku, un tas jau ir kļūst daudzreiz dārgāk. Tūkstošos. Jā, tas jau aiziet tūkstošos. Kristap, paldies, tiešām nodevi ļoti daudz informācijas. Pārāk daudz. Tie galvenie iemesli, es saprotu, ka tas iemesls, ka sākumā ir noticis gadījums, tad nopirkt apdrošināšanas polisi un piesaka atlīdzību ir pats biežākais atteikuma iemesls. Ja? Jā. Šis ļoti populāri ir tajā brīdī, kad tev ir bojāts vējstikls. Klienti iziet tehnisko apskati, mēģina iziet tehnisko apskati. Pie tehniskās apskates inspektors fiksē to, ka tev ir tas vējstikla bojājums. Tev varbūt nav divnieks tehniskajā apskatē, ka tu nevari viņu iziet, jo viņš tev netraucē tavai redzamībai, kas tev, teiksim, tad ir divnieks, bet piezīmēs tiek piefiksēts to, ka tev jau viņš ir bijis bojāts, un tad attiecīgi cilvēkiem izdoma ir ļoti liela, un tad ir visādi mistiski ceļa remonti, kur ir pēkšņi zemu lidojoši akmeņi. Vienalga, vai viņš tur ir bijis vai nav bijis, bet izdomas cilvēkiem ir milzīgas, un tad attiecīgi šādus gadījumus ir ļoti viegli identificēt, un tad cilvēkam tomēr parādīt to, ka tev nav īsti taisnība, un šis nav īsti korekti, ko tu dari, jo tev tehniskajā apskatē pirms 2 mēnešiem bijis fiksēts vējstikla bojājums, un tagad to tu
piesaki negadījumu, kā vakardien radušos, vai tie cilvēki, kas vakardien ir izgājuši mēģinājuši iet tehnisko apskati un pēkšņi dabūjuši, braucot uz tehnisko apskati, akmenis stiklā neizgāja tā apskati. Rudolf, tu tik precīzi pateici, ka sāk strādāt apdrošināšanā. Varbūt arī tikpat precīzi var pateikt, kopš tavas pirmās dienas apdrošināšanā, cik tev bijuši tādi gadījumi, kad kāds grib apdrošināt jau automašīnu, kurai jau ir bojājumi un pieteikt atlīdzību? Tas notiek ik pa laikam. Tos gadījumus arī ļoti viegli identificēt, jo tajā brīdī, kad klients grib noslēgt kasko polisi, tagad ir 21. gadsimts, mums ir opcijas aizsūtīt internetu lapas, kur ir mākslīgais intelekts, attiecīgi fotogrāfijas, viens no populārākajiem Latvijā ir Drivix, kad klienti paši var nofotografēt mašīnas, bet tiem klientiem, kam jau ir bojājums, viņš noteikti gribēs pie tevīm atbraukt, un lai tu safotografē viņam mašīnu. Vai, teiksim, nolikta mašīna ir zem kokiem. Tad, attiecīgi, pie pareizajiem... Pie pareizām koku ēnas krīt un neredz bojājumus. Tā saprot tā doma, jā, tieši tā. Es varbūt mēģināšu rezumēt šos iemeslus, ko mēs nosaucām. Tad visbiežākais iemesls, kad sākumā notiek gadījums, tad apdrošināšana mēģināt iegūt atlīdzību. Lai šādus gadījumus samazinātu, tiešām jāaicina klienti tā nedarīt, jo tā tomēr nav godīga rīcība. Tad otrs ir, ka tas nav apdrošināšanas gadījums. Un te droši vien ir runa par tādu klientu sapratni. Es domāju, ka lielākā daļa klientu saprot, ka detaļām ir nolietojums, un tas nav apdrošināšanas gadījums, ja tu dažādas ritošās detaļas maini un tam līdzīgi. Bet iespējams ir daļa cilvēki, kas domā, viss, kas mašīnai notiek apdrošināšanas seks, tad tomēr tik vispārīga apdrošināšana nav, un tad droši vien saistībā tomēr klienta gaidas trusiņi samazināt. Tad nākošais, kad jāsauc policija, un ir tie gadījumi tika nosaukti, ir informācija, ka policija apsver braukt mazāk, attiecīgi arī, ja policijas likuma prasīs, ka policija jāierodās mazāk, tad šis gadījums arī skaits samazināsies tīri no tādas likumdošanas izmaiņas. Un pēdējā pašaskiem ir tā, ka droši vien, kad daudz cilvēku piesardzīgi būdam piesaka, un tad redz, ka atlīdzības summa patiesībā zem pašaska, tad tāda gadījuma droši vien pastāvēs, kamēr būs pašaskiem. Paldies par to. Bet droši vien vērts arī izrunāt, ka notiek ceļu satiksmes negadījumi. Kas ir tas no jūsu pieredzes, ko cilvēkiem dara zināt? Jo ne visi ir iekļuvuši, ne visi ir dažādos apstākļos. Kādas mācības paņemt? Rudolf, tev ir kaut kāds, ko grib padalīties? Jā, tā ir tā kā dzīves skola. Ja tu nezini, ko darīt, mēģini vienmēr savu kontaktgrāmatiņā turēt vienu cilvēku, kas zinās, vai kas ir iekļuvuši šajā negadījumā. Es gribētu teikt to, ka vajadzētu tev būt kādam cilvēkam, kas tev spēs nokonsultēt jebkurā šādā situācijā, kas ir noticis, vai tas ir tavs apdrošināšanas brokeris, apdrošināšanas aģents vai kompānijas palīdzības dienesti, kur arī cilvēki strādā diennaktis un ir specializējušies šajos jautājumos. Tas, ko nevajadzētu darīt, ir uz savu galvu mēģināt atrisināt jautājumus, jo apdrošinātājiem ir saslēgti dažādi līgumi dažādos gadījumos, vai tā ir mājas palīdzība, vai tā ir tehniskā palīdzība, kur ir auto evakuācija. Ir dzirdēti ļoti daudz stāsti, kur evakuācijas maksā 200–300 eiro par 2–3 kilometriem. Apdrošinātājiem ir līgumi ar evakuatoriem, kur viņiem ir tās summas ir pilnīgi savādākas, un apdrošinātājiem nav pamats atmaksāt tavu 200–300 eiro čeku, ja viņam tas pakalpojums maksā minēšu 50, 70, 100 eiro. Bet, Kristap, ja mums būtu tagad ambīcija, kādam, nevis ka kāds cilvēks nonāk negadījumā, zvana šim kontaktam, bet atver mūsu podcastu un paklausās, kas viņam jādara. Ko tu teiktu, kas jādara tādos? Ko dara zināt? Es teiktu, tā mēs jau iepriekš runājām jau par policijas izsaukšanu, jā, arī runājām to, ka kopumā policija tur pārredzam, ka viņi brauks mazāk uz šiem izsaukumiem resursu dēļ un būs arī likuma izmaiņas. Bet šobrīd, ja neesi pārliecināts, jāsauc vai nav jāsauc, paņem un labāk piezvani. Paņem piezvani un te uzreiz kaut vai policija reģistrēs šo te zvanu.
Tas gan droši vien nav reklāma tam, lai visi zvanītu un tagad noslogot policiju, bet ņemot vērā šīs dažādas prakses, tomēr nozarē, ka ir iespējama atlīdzība atteikums, ja nav policija izsaukt, labāk tomēr uzzvanīt. Jo tā doma, kas tas ir tikai ar dzīvnieku sadūros. Nevar jau zināt, cik tā summa liela. Otra lieta, ko es teiktu, tie laiki, kad jāvadā ar papīra saskaņotais paziņojums, mašīnā ir beigušies. Nav jāskrien uz benzīna tanku, un īstenībā daudzos benzīna tankos vairāk nemaz saskaņoto paziņojumu nav kā tādu. Apdrošinātāju filiālēs noteikti, ka vēl ir, bet mēs tomēr dzīvojam jau digitālā laikmetā. Ir iespējams saskaņoto paziņojumu pildīt aplikācijā, ir pieejama Eltaba aplikācija. To var darīt arī izmantojot WhatsApp un Telegram. Attiecīgi, tas pēc būtības tas ir. Es neesmu pats pildījis WhatsAppā vai Telegramā, es esmu pildījis Eltaba aplikācijā. Es teikšu, tas aizņem 5 reizes mazāk laika nekā rakstīt papīru. Cik tas aizņēma? 3 minūtes. Ilgākais mums bija katram autentificēties, ka es esmu un ka tā vainīgā puse manā gadījumā ir vainīgā puse, bet tas notika ļoti ātri. Jo viens sazīmē, un otrs tikai piekrīt pēc būtības. Tā kā tiešām, jo vietu tālruņi, protams, 99% ir, un šī aplikācija arī vai WhatsApp viennozīmīgi pieejams. Es pieminēšu, piedalījos pie WhatsApp saskaņotā paziņojuma testēšanas. Tas tiešām ir ļoti viegli, un mums nav jāsaglabā tas numurs. Mēs varam atvērt Eltaba mājaslapu. Pati pirmā sadaļa būs saskaņotais paziņojums, uzspiežam, un tur pirmais, kas būs WhatsApp saraksta. Viens sāka pildīt, un otrs pieslēdzās aptuveni pusceļā. Tiek parādīts QR kods, kas ir jānoskanē, un tas tiešām aizņem 3-4 minūtes. Visa nepieciešamā informācija ir. Jums ir jāsniedz dati par to. Jums jāvienojas par ceļa satiksmes negadījuma apstākļiem. Jums nav jāvienojas, kurš ir vainīgs, kurš kuru nogrieza un tā tālāk. Nē. Katrs uzraksta to, ko viņš ir darījis konkrētajā situācijā, un tālāk jau apdrošinātājs izvērtē, sadala vainu, vai vajag vai nevajag sadalīt, bet apdrošinātājs izvērtē šo ceļa satiksmes negadījuma apstākļus un tālāk jau nosaka vainas pakāpi. Un tiešām tā piezīme, ka nav jāsaprot, kurš vainīgs, tikai pareizi jāuzraksta apstākļi un to noteikti pēc tam, ir ļoti laba piezīme. Krista, vēl kāds iemesls, tāda mums ir policija saukšana, mums ir saskaņoto paziņojumu ar ļoti ātru dažu minūšu laikā digitāli aizpildīt, vai ir vēl kas, ko tu gribi pateikt? Es domāju, droši vien tas pat nav mazākais, bet galvenais jau ir saglabāt mieru. Tas ir grūti, droši vien. Tas reizēm ir grūti, protams. Dzelzs ir tikai dzelzs. Ir daudz svarīgākas lietas par to mašīnu. Lai gan mums Latvijā ir tāds automašīnu kults, mums mašīna ir viena no svarīgākajām lietām. Bet saglabāt mieru, galvenais, lai nav cietuši cilvēki, tad, kā jau Rudolfs minēja, vērsties vai pie apdrošināšanas brokera, vai pie apdrošināšanas aģenta, vai, ja tas ir nakts laikā, gandrīz visi kasko apdrošinātāji Latvijā piedāvā palīdzību uz ceļu, kur tev arī nokonsultēs, palīdzēs. Nav pašam jāmeklē evokators Google, jo, diemžēl, reizēm tur ir šie gadījumi, kad prasa ļoti neadekvāti augstas samaksas salīdzinājumā ar to, ko apdrošinātāji maksā. Un tad arī šis palīdzības dienests palīdzēs. Un tāda pēdējā mazākā lieta droši vien ir tas, ka necensties pēc tam izgudrot, kā tas gadījums ir noticis, vai radīt jaunus apstākļus. Būt godīgam par to, kā tas ir bijis, jo reizēm melojot, tu vari sapīties 3 reizes tajā versijā, kas ir noticis. Bet es teiktu, tas ir vismazākais no tā, ko mēs runājām iepriekš. Kad jūs paši pēdējo reizi nokļuvāt kādā ceļa satiksmes negadījumā? Man ir bijis viens gadījums pašam, bet tur tiešām ar bumperu saskārāmies. Bet ikdienā nākas tiešām katru dienu, vairākas reizes dienā konsultēt cilvēkus, kas ir iekļuvuši negadījumā. Tam cilvēkam ir ļoti svarīgi dzirdēt, kad otrā pusē cilvēks ir mierīgs, spēj kontrolēt to situāciju, pateikt, kas ir jādara, jo nereti tie cilvēki jau zina, kas ir jādara, bet viņam vajag rociņu paturēt. Mēs, Kristofers, saprotam, ka bija gadījums, kur vainīgs bija otra puse, jo tā netieši pasaulē pateikt. Ceļu satiksmes negadījums man bija 2 gadus atpakaļ. Es biju cietušais, spīdēja saule pretī. Tas, kas bija aiz manīm, steidzās aizvest meitu uz skolu. Ieskrēja, ne manā aizmugurē, bet ieskrēja mašīnai aizmugurē. Mainījām aizmugurējo atdurstieni. Tā kā, bet arī aizpildījām saskaņoto paziņojumu Eltaba aplikācijā ļoti ātri.
Un īstenībā, kas nebija pēdējais ceļš, es 2 nedēļas atpakaļ izmantoju palīdzības ceļu, jo bija milzīga skrūve riepā. Manai mašīnai ir R20 diski. Skaidrs, ka man rezerves ritenis nemētājas bagāžniekā vai garāžā. Ļoti operatīvi pusstundas laikā tu redzi, atbrauc meistars, kas tev vismaz uzliek ielāpu, saka, tu galvenais rītā aizbrauc, ieliek diegu, tu aizbrauc, uzliec ielāpu. Tā kā no tāda viedokļa mēs esam krietni gājuši uz priekšu tajā, kur mēs esam bijuši 10 vai 15 gadus atpakaļ. Par palīdzības ceļu viena maz nianse. Arī krietni gājuši priekšu, arī pakalpojums palīdzības ceļa autoevakuācija ļoti attīstās. Tas vairs nav tikai evakuators, kas tev atbrauc pakaļ, bet tev tiek nosūtīta īziņa, kur tu vari atvērt interneta saiti un tu redzi, kur tas evakuators ir. Tev nav mistiski vairāk būšu stundas laikā. Un tad tu sēdi, gaidi to stundu, tu nezini, ko darīt. Tā tu atver un tu redzi, principā tāpat kā ēdienu piegādes, tu redzi, kur tas kurjers ir. Šajā gadījumā tu redzi, kur ir tas evakuators, un tu vari, izreikināt, bet es taču varu aiziet tepat līdz benzīntākam, paņemt kafiju, nav man jāsēž un jāgaida. Tā tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti laba lieta, un jāatcerās to, ka tiem palīdzības dienestiem arī ir bieži vien kontakti ar tiem servisiem. Mēs apdrošinātāji visu laiku mēģinām produktu uzlabot un ieviest papildus servisu, un arī partneri attīst tos. Bet paši sev tomēr mēs tā grūti vērtēt, nevaram būt objektīvi. Kā varbūt, Rudolf, vai tev ir viedoklis, kā Latvijas kasko produkts izstāsta salīdzinot citām Eiropas valstīm? Mans viedoklis būs ļoti nepopulārs varbūt klientu, no klientu skatījuma, jo es uzskatu, ka mums Latvijā, Baltijā pat teiktu, kad ir ļoti, ļoti attīstīts kasko produkts. Mums ir ļoti daudz papildus riski, par ko, ārpus Eiropas vai tev nemaksā, vai tev ir atsevišķi jāpiepērk, kas mums ir jau iekļauts segumā, jo mums ir ļoti liela konkurence par katru klientu. Mums ir 8 vai 9 apdrošinātāji, kas piedāvā kasko produktu, un to mašīnu skaits, to klientu skaits nav tik liels Latvijā, lai būtu tik liela konkurence. Attiecīgi šajā gadījumā tā konkurence spiež attīstīties katram apdrošinātājam, piedāvāt arvien plašāku šo segumu, lai viņš to klientu varētu noturēt. Un tiešām tā patīkam dzirdēt, ka novērtē mūsu produktu augstu. Bet jautājums tāds, kā mēs, ir kaut kāds sistemātisks veids, kā mēs varam novērtēt, cik klienti ir apmierināti ar pakalpojumu. Mēs baltā mēram, ko angliski sauc Net Promoter Score vai NPS. Kristap, tev liekas, tas tā kā parāda šo jautājumu, kā to mēra? Es domāju, ka tas parāda. Tas iedod vismaz to sajūtu, cik mūsu klients ieteiktu mūsu saviem draugiem. Pēc tam, kad viņam ir noticis, kad viņam ir noticis šis pēc apdrošināšanas gadījuma noregulēšanas. Tā kā es teiktu, tas iedod tev kaut kādu sajūtu, jo, protams, cilvēki ir dažādi. Tos datus jau iegūst no tiem, kas aizpilda, bet vismaz no tiem, kas aizpilda, šie rādītāji ir gana augsti. Vienīgais tas, kas man vairāk interesētu, lai tu varētu salīdzināties, nozarē ir tāds, mums ir tāds. Bet, protams, tur ir dažādas metodoloģijas, vai tu šo aptauju sūti arī tiem klientiem, kuriem tu atsaki atlīdzības, vai tu sūti tikai tiem, kam tu esi izmaksājis. Bet man vienmēr liekas interesanti, ka tu vari salīdzināties. Vai tu esi labāks vai sliktāks. Es zinu, ka ir arī atlīdzībās rādītāji visiem, kas ir pieteikuši starp 70 un 80. Un kā viņi rēķina, klientam prasa vai ieteikt šo pakalpojumu saviem draugiem, radiniekiem, un skalā no 1 līdz 10 jāatbilda. Un to rādītāji rēķina tā, ka tie, kas saka 9 un 10, kas tad dod ļoti augstu šo atzīmi, tiem tas tā kā plus. Un savukārt tie, kas dod 6 un zemāki mīnus, tie saskaita kopā. Un, man liekas, tādā Latvijas sabiedrībā, kur cilvēki parasti kritiski un 10 neliek gandrīz nekad, tas tiešām ir tāds augsts rādītājs, ja mēs slēdzinām arī pret tādiem rietumu analogiem. Bet es varbūt, Uldi, tu iedošu to savu komentāru. Kā jau Rudolfs minēja, mums ir plašāks kasko apdrošināšanas segums. Mēs, man liekas, nepieminējām vienu svarīgu lietu. Lielākajai daļai apdrošinātāju Latvijā ir visu risku segums.
Tad tev ir apdrošināts pilnīgi viss, kas saistās ar mašīnu, izņemot to, kas minēts izņēmumos. Eiropā ir diezgan dažādas tās prakses. Mums ir ļoti plašs segums, attiecīgi mūsu klientam teorijā vajadzētu būt apmierinātākam, jo viņam tiek sekti vairāk gadījumu nekā, ja mēs salīdzinātu, pieņemsim, ar Vācijas, Austrijas vai jebkuras citas Rietumu Eiropas valsts apdrošinājumu. Pieminēšu varbūt vienu piemēru. Mums tepat kaimiņu valsts. Ja pie mums 20 gadus veca mašīna, vienalga kāda, sabojāts bampers, skrāpēts vai bojāts, nav starpības. Mums aizvedīs servisu, to bumperu nomainīs. Labi, varbūt neieliks jaunu oriģinālu, ieliks lietotu oriģinālu vai alternatīvu. Viņam sakrāsos, viņam tas bumpers būs kā jauns. Un tev principā nekas nav. Tu samaksā to savu pašisku daļu, kā kurai apdrošināšanas kompānijai, tur no 50 līdz 150, tas pašis svārstās. Citās valstīs ir tā, ka tev tiek noņemts tas detaļu nolietojums. Un tev izmaksā konkrētu naudas summu. Tev eksperts aprēķina, cik tev, teiksim, tas priekšējais atdurstienis, kā Kristaps teica, runāsim gudri. Pieņemsim, tev viņš maksā 300 eiro ar visu krāsošanu un tev noņem 50% nolietojumu. Tad, attiecīgi, tev izmaksā noņem vēl pašisku nost, tev, principā, paliek 100 eiro. Pie mums tev aizved, tev vēl iedod maiņas mašīnu, tev atdod tam 20-gadīgai mašīnai pilnīgi jaunu priekšējo bumperi, kas spīd un laistās. Un tur tu dabūni 100 eiro un principā dari, ko tu gribi ar to mašīnu. Tad jautājums. Tā ir starpība. Tas ir visu risku sāgums, es teiktu. Jā. Bet kā ir ar sūdzībām, Kristap? Par ko cilvēki sūdzās pārsvarā? Protams, mēs jau gribētu, lai cilvēki nesūdzās, un tas būtu droši vien primāri, lai nebūtu sūdzība, nebūtu atteikumi. Bet, laikam, ka tā dzīvē jau nekad nebūs tā, ka visi 100% būsim apmierināti ar jebkuru pakalpojumu. Kopumā mēs, ja skatāmies uz balvu, tad lielākā daļa sūdzības ir tieši par atteikumiem. Kur ir tas ir lielākais bloks, aptuveni 40% sūdzības ir par atteikumiem. Šobrīd vēl redzam tādu tendenci. Mēs jau mākslīgais intelekts tagad jau ir tā kā mūsu draugs. Mēs jau viņu izmantojam daudzās dzīves jomās. Bet redzam tendenci, ka cilvēki raksta sūdzības izmantojot mākslīgo intelektu. Un tad, kad mēs uzrakstām atbildi, mēs saņemam atbildi pēc minūtes vēl ar 40 jautājumiem. Skaidrs, ka cilvēks nevar tik ātri uzrakstīt šo te atbildi. Bet tas ir laikmets, kurā mēs dzīvojam. Pirmais tā tad ir atteikumi. Aptuveni 40%, un pēc tam ir aptuveni 26% ir par sadarbības partneri. Un te ir vai tā ir sūdzība par komunikāciju, vai tā ir sūdzība par darbu kvalitāti. Jo, protams, mēs kā apdrošinātājs, mēs fiziski mašīnu neremontējam. Mēs apmaksājam remontu, un to dara mūsu sadarbības partneri. Kā, Kristap, ir, vai apdrošinātājs tomēr var kopā sadarbības partneri veicināt, lai tā klienta pieredze būtu labāka un tā sūdzība mazāks, vai kaut ko tomēr tādu reāli var izdarīt? Protams, es teiktu, protams, ka var. Lielā mērā arī mēs Baltā izmantojam šo servisu reitingu. Cilvēki var novērtēt, kāda ir bijusi viņa pieredze ar konkrēto servisu. Var arī ierakstīt atsauksmi. Tad šo reitingu, tad, kad cits klients piesaka apdrošināšanas gadījumu, viņam tiek piedāvāts atbilstoši viņa transporta līdzeklim, vecumam un tā tālāk, tiek piedāvāts servisu saraksts. Viņš redz arī šos reitingus. Viņš var redzēt, ja nezinu kādam. Jā, tas tāpat kā Bookingā vai jebkur citur, kur ir šie novērtējumi. Un tad jau viņš var pieņemt šo lēmumu. Bet es teiktu, ka arī caurskatot par sadarbības partneri, tur ir sadaļa, kur mašīnas, kā jūs zināt, ir specifisks, ir ar specifisku krāsojumu. Reizēm to krāsojumu grūti piedzīt. Tad ir jāpārkrāso. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa ir šī komunikācija. Jo man liekas, ka mēs visi gribam būt lietas kursā par to, kas notiek. Nevis nonākam tajā situācijā, mēs zvanām servisam, servis saka, nē, apdrošinātājs tev nav tām apstiprinājis. Tu zvani apdrošinātājiem, prasa, kas notiek, kas ir. Mēs neesam pat tām saņēmuši. Tā kā man liekas, ka tas ir tas komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga. Un tur, protams, kopā ar sadarbības partneri tur var kaut cik strādāt. Ideālā pasaulē būtu viss ideāli, bet servisi arī ir dažādi. Nevienmēr servisa meistars ir. Katram ir jādara savs darbiņš, teiksim tā. Labākais sarunu vedējs. Jā.
Tad mēs ejam uz priekšu, un es varbūt pateikšu, priekšā, ja joprojām būs klausītājiem interesi, mums doma ir uz Halloweeniem varbūt taisīt speciāli tādu raidījumu par detektīvu darbu, par krāpniecību izmeklēšanu, jo tas ir tā daļa, kas lielāko daļu cilvēku interesē. Bet varbūt jau šobrīd, varbūt jums ir kaut kāds jau tāds detektīvu gadījums, kas ir noticis, nesakot vārdus, uzvārdus, ko jūs varētu pateikt, kas ir bijis kasko apdrošināšanā? Tādi gadījumi jau ir viņi ik pa laikam. Un, ja mēs skatāmies uz šo detektīvu darbu, uz šiem potenciāli krāpniecības gadījumiem, viņi nenotiek masveidā. Mēs nerunājam, man liekas, diezgan aplams tas priekšstats arī, kā mēs sākumā runājam, ka ir aptuveni 3% atteikumu, kas sabiedrībā cirkulē, ka visi apdrošinātāji ir krāpnieki, viņi nemaksā tikai tad, kad tu kādam sūdzies, tad tu saņem naudu. Tā īsti nav. Un apdrošinātāji arī nedomā, ka visi klienti ir krāpnieki. Tā arī nav. Ir noteikta sabiedrības daļa, ļoti maza daļa, kura krāpjas. Un tad jautājums, vai apdrošinātājs to var pierādīt vai nevar. Un, es varu minēt, mums ir viens dīvains gadījums, kur ziemā cilvēks ir braucis no vienas pilsētas uz otru, mainīt riepas, visas riepas ziemā. Kas jau liekas tā nedaudz dīvaini. Pa ceļam viņam kaut kas tajā mašīnā ir noticis. Viņš ir viņu atstājis, paņēmis akumulātoru, aizbraucis akumulātoru lādējis. Domājis, šovakar nebraukšu pakaļ tajā mašīnai, braukšu rīt. Rīt atbrauc, mašīnas nav. Tas, man liekas, jau tas stāsts liekas aizdomīgs. Bet ir tā krāpniecība vai nav, tas ir jāpierāda. Un tas ir īstenībā arī, tas jau ne tikai tas ir kā apdrošinātāja detektīvu stāsts, bet tas arī policijas darbs. Kā policija pierāda, vai tā ir krāpniecība vai tā nav krāpniecība. Bieži vien krāpniecības kasko jautājumos izpaužās tajā brīdī, kad konkrēto transporta līdzekli kādu ilgāku laiku nevar nopārdot. Un tad ar viņu visādas mistiskas lietas notiek, bet šādi gadījumi, es teiktu, ka pirmkārt ir reti, otrkārt ļoti ātri piefiksējās, jo internets neaizmirst neko. Lai ko tu tur esi licis, ko tu tur esi dzēsis ārā, tā digitālā pēda, tā informācija, ko tu tur esi licis, viņi ir palikusi un diezgan sāk parādīties krāpniecība ar fotogrāfijām, bet šo arī var tik ļoti ātri izkost, paskatīties bildes metadatus un ieraudzīt to, ka tev ir bija konkrēts gadījums, kur bija pēkšņi bākas abās divās pusēs. Klients ir atsūtījis bildes. Ir daudz tādi, kur pēkšņi cik tu pirkstus redzīji. Patīkam apzināties, ka dzīvojam kopumā tādā godīgā sabiedrībā, ja? Un tie daži, kas mēģina apkārt labāk to nedariet. Bet mēs esam nonākuši pie pēdējā jautājuma. Raidījuma beigās gribās jums pajautāt kādu vienu amizantu gadījumu no jūsu pieredzes, kas ir saistīta ar auto apdrošināšanu. Varbūt šoreiz Kristap, tu sāc lūdzu. Jā, es tieši pirms šī raidījuma skatījos, izgāju cauri vairākām lietām un skatījos, ka šobrīd, pieņemsim, kas man vienam liekas smieklīgi, citam neliekas smieklīgi. Mēs esam dažādi cilvēki. Bet ir cilvēks aizbrauc uz veikalu, un, protams, ļoti daudziem cilvēkiem mājdzīvnieki, un ļoti bieži mājdzīvnieki brauc līdzi. Un droši vien tas saimnieks ir tik ilgi bijis tajā veikalā, ka tas suns ir tā tautas valodā izbesījies un vienkārši sagrauzis aizmugurējo beņķi. Vai ir smieklīgi vai nav, bet tāda gadījuma dzīvē arī notiek. Jā, tavā automašīnā, man liekas, tad īpašniekam neliekās tik smieklīgi. Rudolf, tev ir kāds? Es laikam uz atvadām gribētu novēlēt vīriešiem stiprus nervus. Sievietēm nē. Fokusēties uz ceļu. Vasara mums ir. Un pievēršam uzmanību ceļam, sakojam līdzi satiksmei un esam droši uz ceļa. Jā. Paldies par tādu amizantu novēlējumu vienai sabiedrības daļai. Es kā vēlētos, varbūt ne gluži ar amizantu gadījumu, bet saistīt ar auto apdrošināšanu tādu mani pārsteidzošu faktu. Mēs skatījāmies visu Latvijas datus par to, kas izraisa vairāk ceļu satiksmes negadījumus, un mēs skatījāmies tieši, kura automarka to dara visvairāk.
Mēs noņēmām tādas maz populāras, kur nav liela skaista, lai paliek tikai populārās. Un parasti jau pirmais aizdomās turamais ir BMW. Bet uzreiz jāsaka, BMW tas nav. Rudolf, vai tev kāds minējums, kura automarka varētu būt lielākā rekordista? Es teiktu to, ka tā varētu būt Toyota, jo Toyota mums, man liekas, ir visvairāk uz ceļa, jo tiek uzskatīta par ļoti drošu automobīli, kas nelūst, un ļoti daudz cilvēku izvēlas Toyotas. Jā, es varbūt precizēšu, tas mērījums darīts tā, nevis tīri pēc absolūto skaitļos, kurai automarkai vairāk gadījumu, bet procentuāli no tām automašīnām. Līdz ar to, lai izņemtu efektu ārā, ja automašīnas vairāk uz ielām, vairāk gadījumu. Un šādi procentuāli skatoties, vislielākais īpašums bija Lexus automašīnām. Un es esmu šo atradumu dalījies ar kolēģiem. Visi skatās uz to vienīgo Lexus, dažiem, kas sēž zālē ar aizdomīgām acīm. Bet patiesībā tas sākumā ir pārsteidzoši, bet es arī esmu runājis ar saviem darba kolēģiem, kas atrodas ārpus Rīgas, un jautājis, vai kādā lauku saimniecībā jūs esat redzējuši Lexus automašīnu. Un no mūsu vairākiem simtiem darbinieku neviens nav redzējis. Lexus ir tāda izteikta pilsētnieku mašīna, un pilsētā gadījumu notiek daudz biežāk ārpus Rīgas. Un tas droši vien ir galvenais iemesls, kāpēc Lexusiem ir visvairāk Latvijā gadījumu. Man, Uldi, jautājums ir pret tevis. Vai kaut kas no tā, ko mēs ar Kristapu stāstījām, tev varbūt ikdienā nesanāk runāt ar brokeriem, vai tev kaut kas bija jauns no tā, ko mēs pastāstījām, no tās informācijas, ko mēs padalījāmies? Jā, man sen nav bijuši ceļu satiksmes negadījumi, kur jāraksta saskaņotais paziņojums. Un man bija ļoti interesanti uzzināt par šo iespēju aizpildīt digitāli, un cik ātri var to izdarīt, izmantojot arī WhatsApp un Telegram. Tā bija tāda noderīga tēma. Bet sakot šo, es patiesībā atceros, ka es nesen saskaņoju paziņojumu tepat Baltas birojā, ka bija atbraucis kurjers un bija sabojājis manai automašīnai spārnu. Taisot vaļā durvis, bija stiprs vējš, un tad tomēr mēs rakstījām saskaņotu paziņojumu uz papīra, un es teiktu, tā pieredze nebija tik ātra un ko es gribētu atkārtot. Iepriekš šis bija atteikums, šis nebija otstas gadījums, bet no, nepateikšu, kura gada, bija Eiropas tiesas lēmums un atverot durvis, šis tagad ir otstas gadījums, kas ir arī, ja pareizi atceros, iekļauts saskaņotā paziņojuma veidlapā. Jā, tieši viņš ir. Patiesībā ir tā, ka šāds gadījums, ka man cits automobīls sabojāja manu automašīnu, pēdējā gada laikā man jau ir otrais, un abi bija tādās vējainās dienās, bet pirmajā gadījumā man neizdevās noskaidrot vainīgo automašīnu. Līdz ar to pirmais ir tīrā kasko atlīdzība, otrais ir otstas. Uldi, ņemot vērā, ka tu mums jautāji par tiem amizantākajiem, interesantākajiem apdrošināšanas gadījumiem, jāņem vērā tomēr faktu, ka tu jau nozarē strādāji tad, kad mēs ar Rudolfu vēl skolā, man liekas, gājām. Tad man ir jautājums tev, vai tu savā apdrošināšanas karjerā atceries kādu spilgtu, amizantu gadījumu? Jā, tev pilnīgi taisnība. Es jau 11 gados sāku strādāt apdrošināšanā. Spilgts gadījums, man liekas, ir, kas man palicis atmiņā, ir 97. gadā, kad otstas apdrošināšana tika ieviesta, un cilvēku rindas, kas stāvēja, lai iegādātos polises. Tie laiki, it kā 97. gads, tas ir mazāk kā 30 gadi, bet tā dzīve mainījusies ir tik būtiski. Tajā laikā bija nevis bieži vien ar roku rakstītas polises, un tiešām stāvēja rindas, lai iegādātos. Sākotnēji cilvēki tā ļoti spļaudījās, jo cilvēkiem nepatīk, ka viņiem uzspiež, kur jāizdod naudu. Bet es atceros, ka toreiz ātri vien konstatēja, ka tajos laikos, lai noskaidrotu, kurš ir vainīgais ceļu satiksmes gadījumā, nebija šie eksperti, kā ir tagad, bet ļoti bieži ieradās muskuļoti vīrieši, viens puses izsaukumu, kas palīdzēja noskaidrot gadījumu apstākļus un vainīgo. Dzīvojam ļoti interesantā laikā. Paldies jums par dalību. Es ceru, ka arī klausītājiem bija kāda noderīga ziņa, un īpaši paldies, kas izturēja līdz raidījuma beigām.